Man vecāks savā laikā, kad es biju maziņš, viņš man uzdāvināja identisku mocu, identisku gadu, identisku komplektāciju, identisku krāsu. Šis bija viss identiski tāds, kāds viņš man uzdāvināja. Kāds tās uzdāvināja mocu ar blaķeni? Jā, lai puisis sāk iepazīt tehniku. Ko es izdarīju pēc dāvanas saņemšanas? Man bija piedāvājums samainīt šo motociklu pret spēlīti. Nu, pagadiet, tu atceries, ka spēlē tas olas ķeru. Kur bija tu olas ķeru? Jā, kur olas ķeru. Tu samainīji moci pret datorspēlīti. Pret datorspēlīti, un man likās, tas bija labs dīls. Pat ilgi likās, bet tad, kad apzinoties jau kaut kāds vecums, jau nāca kaut kādi pie 20 gadiem, un tas man jau sāka stāvēt to, ka es šausmīgi lielu kļūdas izdarīju. Kad es to aktīvu, ko vectēvs iedeva, tur bija vectēvam savādāk tā sistēma. Ne jau, lai es iemācītos tur braukt, droši vien bija tā, ka tas bija viņa motocikls, viņš tā kā mazdēlam, tā kā, ko viņš var atstāt? Viņš var atstāt siltu vārdu, viņš var atstāt man kaut kādu mantu, viņš var atstāt kaut kādu, iemācīt kaut kādu pareizi iestist naglu, daily, ja? Man vectēvs bija tāds, ka viņš gribēja kaut ko atstāt, lai es viņu atceros šādi, kaut ko pievienoto vērtību, lai viņš var iedot. Un es to aktīvu nomainīju par to spēlīt, un es šausmīgi pārdzīvoju. Un pārdzīvoju, es tev varu pateikt, gadus apmēram pie 20 gadiem. Man krema. Un tad viens cilvēks no Tukuma palīdz izveidot šo motociklu, un es esmu vectēm atdevis parādu. Man ir jautājums, kur palika tā spēlīta ar vilku? Neatceros. Man liekas, kaut kas tur bija kaut kāds baterijas. Tu man teici, ka baterijas viņš nebija labā stāvoklī, viņš iedodas. Varbūt kaut kur izlente bija aptīta. Tas bija īsts brīdis pēc šiem atmiņām, ko man vectēvs iedeva, un tas deva tādu baigo impulsu, kas 20 gadus krājās, un es nevaru sadzīvot ar sevi. Ko es tādu izdarījis, un kāpēc to es tādu izdarījis? Sveiciens, ātrums ciltī. LMT vietelīzē. Šodien mēs esam ciemos pie Armanda garažā. Būtībā Armanda tāda sapņu garaža. Kurš puika negribētu garažu pie jauna mašīnā, kuras visas pašam patīk? Sapņu garažā drīzāk man kaut kas ir vairāk nekā sapņu garaža. Tās ir emocijas, lielas emocijas. Un es pakārtot to esmu gājis, kā jau mazam puikam, kuram varbūt nebija bērnībā ne mopēda, ne riteņa. Tādi bija apstākļi. Man nebija mopēda, bet jau nebija pat riteņa. Bija mammas ritenis. Tas tevi novedis. Man nav tik daudz Mercedes. Jā, bija mammas ritenis bija, un ar ko mēs dalījām viņu uz pusītēm. Tas tāds, laikam, pašsaprotams solis tāds. Laikam tā grūtā bērnība daudzus, kā saka, uzdzena kalnā. Ir tādi, kas tur arī salūst no tām grūtībām, bet ir daži, kuriem tas iedod, sakos, zobus, ne? Tad tas otrais variants. Otrais, bet es nejūtos baigais varonis, kad man ir tik daudz mašīnas. Es jūtos labi, bet varonis nejūtos. Man liekas, pat ja tās mašīnas man likās tā kā pašsaprotami, ka man to vajag, kaut kā vajag izdarīt, vajag varbūt kaut kādas lietas saglābt, vajag varbūt vēsturi kaut kur iekonservēt, varbūt vajag parādīt bērniem kādas mašīnas, parādīt draugu bērniem kādas ir mašīnas. Neteikšu to, ka varbūt es veicu funkciju muzeja, kaut kādu funkciju muzejas varbūt neveicu, bet savu veidu kaut kādu artavu es tajā esmu, vismaz tā sajūtas, kad esmu ielicis. Klausies, no vienas puses džeta kā džeta, pilnīgi parasta džeta, bet būtībā visas parastās džetas sen ir nomirušas un salūzušas, bet te ir viena tā kā svaigs gurķis, zaļa un cieta. Zaļa un cieta tāda viņa ir, jo viņa ir nobraukusi tikai 38,000 kilometri. 38. Tas ir 3 reizes eļļa mainīta. 138, bet 38. Tev var atnākt pastīties, kura gada ir riepas, un apskatīties vispār stāvokli. Šī mašīna mani tura pie tonusa tāda. Kā vispār, šitā mašīna ir tas, ko es esmu vienmēr izsapņojis. Ja man tāda Mercedes būtu, es nezinu, kas ir notiktu. Šī mašīna man ir izsapņojusi manu gribēšanu, varēšanu, kādu es vēlos mašīnu. Kad mašīna bijusi krājēja, nebraucēja, kā var, man liekas, kas cilvēkam galvā, ja viņš pusmūžu krāja naudu un pēc tam vēl otru savu pusmūžu vienkārši viņu krāja. Taupa mašīna. Tāpa 91. gada un 38,000. Un tagad tu viņu grozies un staigā, lai kāda viņa nav Mercedes, par ko es iestājos un par ko es fanoju. Šī mašīna man uzrunāja tehniski. Kā var saglabāties šos visus daudzos gados tādā stāvoklī. Tāpat bija prieciņš arī maziņš bija CSD, kad es gāju tehnisko apskati, kad vīris aizgāja iz mašīnas, lai ieliktu ierīci izplūdes sistēmā, un viņš gāja atpakaļ gar manīm. Un pat pēc tam nāca atpakaļ līdz manai gāzes izplūdes sistēmai. Jā, un lika tā kā atpakaļ, tā kā neielika, tā kā nē.
Man es tāds lepni, tiešām lepni. Es domāju, jābūt jāuzfilmē, es tā lēnām atvēru logu. Un es jums saku, ka mašīna nogāja 38,000. Viņš tā kā īsti tā kā nenoticēja, bet es viņu tā kā uzrunāju un es pievērsu viņu uzmanību. Pēc nepilnām 10-15 minūtēm tas jau bija visi CSD darbinieki, kas skatījās, un es tā kā stāvot blakus, un es dzirdēju tās visas ovācijas. Paskat, tas ir bronzīgs, tas ir jauns, kas tas tāds. Viņi bija sajūsmā, un tikpat labā sajūsmā. Es biju lielākā vēl sajūsmā, ka tā mašīna pieder man, un man bija dubults prieks, kad tehniski cilvēki novērtēja. Es viņu novērtēju arī tehniski braucot, jo kādreiz man tāda mašīna arī bija. Viņi ir pārēnieci, skaitās pārēnieci ar tiem žargonā biezajiem uzpūstajiem bumperiem. Ja? Tas 91. tā pārējais džeta, kas bija. Bet tā kā brauc šī mašīna, tā kā man asociējās iepriekšējā mašīna, ka tur nebija vispār nekāda sakara ar ceļu. Tu vienkārši pārnestā nozīmē, tu vienkārši lidoji. Tēmē visu laiku. Tev nekas nepieskarās. Tev bija viss ļar, ka tev nekas nepieskarās pie ceļa. Tu vienkārši mēģini izdzīvot, lai tu aizbrauktu no mājām uz veikalu. Tā bija izdzīvošana. Tad brauks mājās, neatbrauks mājās. Klausies, atgriežamies tagad tajā bērnībā, kad ir viens velospēds uz diviem ar mammu. Kādas mašīnas tajā brīdī ir ilgu mašīnas? Kas bija tavs bērnības autoritātes? Ford Sierra. Viennozīmīgi tas nebija Mercedes. Mercedes nāca vēlāk. Ford Sierra bija tāds, es teiktu, mana laika, varbūt manas domāšanas laika, manu iespēju laiks, varbūt tas bija Ford Sierra, viennozīmīgi. Mercedes varbūt tas bija, varbūt tajā laikā netika interesants. Nu, pusauģi gados varbūt Mercedes iepatikās, ne? Pusauģi, es teiktu, vairāk vīrs pusauģu, tie varētu būt kaut 20 gadi, kad jau... Tad bandīti braukāja Mercedes. Tieši tā, skatījāmies filmas un Mercedes, BMW, tie bija tie laiki, bet Ford Sierra bija laikam tāds, man likās uz to brīdi viņš tāds interesantāks, varbūt ar tehnoloģiski interesantāks salonā. Nebija līdzīgs, viņš bija kosmos. Ford Sierra, es domāju, ka varētu arī, tajā brīdī pat valsts varēja nomainīt ar Ford Sierras. Nu, lai tu saprastu, tas bija tik liels sapnis bija tāds. Ford Sierra, tas bija tāds nereālais sapnis, tāds, ko tu baidies vispār par tādām lietām vispār sapņot. Tu neiedrošinājies sapņot, tev nepietika tās mācas plats galvā. Tagad nolemt aeroksim rīt uz Marsu. Man tikpat reāls plāns. Kaut ko tādu. Klausies, bet Ford Sierra, tas bija, man liekas, tāda mašīna rokenrols, dzīvo ātri, mirsti jauns. Viņas rūsēja diezgan pamatīgi, viņas visiem patika, un viņas tika nokautas līdz lupatām. Kā varēja saglabāties Sierra, šī tik neskartās slaglas korozijas? Tad, kad es sāku slimot ar šitām lietām, tad viņas arī bija nopērkamas, viņas bija saprotamas, bet tajā pašā laikā neviens pa ceļu viņam vairs nebrauca. Bija tas posms tāds. Viņam vērtība nebija, bet dažas atrast labas, ja? Jā, bija tas posms tāds, un es viņai skrēju pakaļ, un Ford Scorpions man bija etalons. Tur jau nav nekāda ekskluzīva. Ne tur varbūt liela motori ir, ne tur varbūt tā ietilpība kaut kāda. Uz to brīdi izskats bija kosmisks. Uz to brīdi tas panelis bija tā mūsdienu paneļa uzbūve. Man likās, pat tagad man liekas, viņš ir moderns. Vai pasies jaunās mašīnas, varbūt nav tik ergonomiski viss tā salīdz, kā tur ir pret vadītāju, bet tie ir kaut kādi, nezinu, tas konstruktors ir domājis par to mašīnu varbūt 40 gadus atpakaļ. Panelis, kā smējās, nepērk māju, pērk virtuvi. Man liekas, ka nepirka mašīnu, pirka paneli. Man tāds sajūta. Tas te būs visdien jāredz. Es iemīlējos tajā mašīnā tikai daļa paneļa. Nevis dēļ izskata. Un kad es ieraudzīju neskartu paneli, ja tu atceries, kādreiz bija tie saules saplaisājuši, lupatās, un tur vatelīda ārā. Ja? Es ieraudzīju paneli, es pateicu, tā mašīna būs mana. Protams, kāpēc viņa tāda? Viņa ir 44,000 noskrējusi. Ar šito mašīnu vispār stāsts, kad savā laikā, tur 80. gadu sākumā, viens liels kapteinis, kuģa kapteinis, dāvināja šo mašīnu tēvam. Un viņš tādu puslīdz nelegālā stāvoklī veidā ieveda viņu Lietuvā. Gandrīz jaunu mašīnu, kapteinis dāvināja tēvam mašīnu. Tāpēc viņi ir saglabājusies, tur bija tautiskās segas, protams, saliktas. Lietuvieši un nobraukums 44,000, ko pats saimnieks pierādīja, ko pats saimnieks arī stāstīja par to mašīnu. Tur vēstures viņš kā tādas braukšanas nav. Viņš saka, tētis mums neļāva ne tur braukt, ne tur. Mēs vienmēr ņēmām, pat amizanti bija tas, ka viņš esot ņēmis uz gariem gabaliem, aizņēmies no kaimiņa mašīnu, lai tikai nebraukt ar šito mašīnu. Jā, tā arī var salikt. Viņam stāv ikona garažā, bet viņš, lai brauktu... Tā Sierra pa jūru šurp ir nobraukus vairāk nekā pa Lietuvu. Precīzi. Tagad tu kļūsi no pusauģa pa pieaugušu cilvēku, nokārto vadītu eksāmenu. Kāda pirmā mašīna, ko tu tiec pie braukšanas ar savām tiesībām? Opel Kadets.
Opel Kadets. Opel Lāsīta Kadets. vai kantēnēs? Lāsīta, kantēnēs nē, tā jau bija lāsīte. Teicis ļoti palīdzēja par to pirmo lāsīti. Paldies teitim. Viņš nav vairāk starp mums jau 3 gadus. Es domāju, viņš no augšņas jau dzird mani. Tā kā es gribu viņu izcelt, ka tā pirmā mašīna, ko man dāvāja, tas nebija es, tas bija tētis, kas man palīdzēja. Ar to stāsts bija tāds, ka mēs jau skatījāmies tā laika iespējas. Tā mašīnīte bija no Vācijas. Viņš atbrauc ar pusmotoru. Viņš atbrauc ļoti sliktā stāvoklī, bet man bija nosacījums. Es, protams, tajā laikā varēju nopirkt vecāku modeli, bet labāku. Bet man kā jaunietim gribējās būt labākam nekā es esmu. Status, jā. Ne jau motorā. Status 18, 19 gados gribējās jau būt kaut kādam statusam. Un tas cilvēks, lai ekonomētu ceļu, viņš piekrāmēja kā kravas mašīnā dzinējus. Cik tas sver, bet stādījis priekšā, kāds man bija salons. Es nerunāju par netīrību, es runāju par visiem salauztiem plasmasiem, par kaut kādām tādām detaļām, ko es nekad mūžā nebiju neatjaunoju viņu. Un tāda bija mana pirmā mašīna. Bet tajā laikā bija ļoti ātri izdarāms. Es nopirku, ja tu atceries, bija tīģerīts. Pārvalkt tādu tīģerīšu, tāda bija tā tīģerīša, ielikt tīģerīt. Viņa ļoti labi jutos uz svīdu, protams, vasarā. Bet skaisti bija tīģerīts un zilā krāsā bija Opel Kadets lāsīta. Vai labi jutos. Eleganti. Bet Audi 8 ir tāda antisiera. Viņiem ir cinkota virsbūve, viņi nerūsē, viņi joprojām Latvijā pa laukiem tādi, gargabalnieku vālē. Ir redzēti, un mēs viens otru atrodam. Man ir Vācijas draugi, lietuviešu draugi, kas ir ļoti naski, protams, uz Porsche. Un viņš man raksta, viņš saka, man ir viens ekskluzīvs eksemplārs, autentisku noskrējumu, 90,000 noskrējumu. Šitam? Jā, tieši šitam. Es ļoti uzpirkos uz tā, un es teicu, ka man ļoti, jo man kādreiz tāda jaunībā bija sudraba krāsā, un es gribu ar 90,000 noskrējumu tādu mašīnu. Bet tajā brīdī, kad es viņam palūdzu fotogrāfijas, tās fotogrāfijas atnāca, te var redzēt, jā, šī mašīna nav krāsota, bet ir, šī daļa ir pārkrāsota. Ne jau tāpēc, ka viņa ir sista vai sarūsējusi. Šeit bija izauguši tādi kārkli, apmēram tādā rokas lielumā. Bija izauguši kārkli, to spārnu to daļu bija iespieduši iekšā, un viņš bija viss tāds ieaudzis. Un man tā kā apetīte aptrūkās, bet man tad likās, ka atkal man tā jāveic tā funkcija, kad man jāizglāb tāda mašīna. Un tā, ka viņa atnāca, protams, uz Latviju, šādā stāvoklī, protams, viņa nebija. Es nebiju redzējis nevienu mašīnu, es tikai kaut kādos Emirātu video redzu, kur ir pārklāta ar kaut kādām smiltīm, ja, kur cilvēks nebīžīja kaut kur 20 gadus viņu turējis. Tas bija šis stāsts. Šis bija stāsts. Te bija gan sūnas iekšā, gan sūnas bija ārā. Tas spīdums, es domāju, paldies Dievam, ja nav pulēta, tas spīdums ir nodzīvojis dēļ tā, ka droši vien kaut kāda tā sūna ir izglābusi to saules staru. Rīgā ir motoru muzejs, un viņa tā kolekcija jābūt kaut kādam kodolam, ko mēs vācam un ko mēs nevācam. Nu, un Rīgas motoru muzejs skaidrs, ka jābūt mašīnām, kas saistīts ar Latvijas, Baltijas vēsturi. Bet kas ir tā tava krājuma kodols vai rokraksts, uz ko tu tēmē? Tavā jautājumā ir atbilde krājējs. Paskatoties to mašīnu, es atceros savu varbūt pirmo darba vietu. Ja? Te man ir viena no pēdējām darba vietām, ja? Tie 140 Mercedes. Tur onkulis bija man. Ja? Šitas man vēl viens stāsts ir. Šitāds modelis 123 man ir tētim. Ja? Nu, tādas es skatos garažā un man uzreiz atmiņu pulkstāts, kur mani silda un es jūtos labi. Tā kā tādā ģimenes albuma ielokā. Jā, ģimenes albuma ielokā. Pārējie nesmēja redz mašīnu, bet tu redzi sejas. Es redzu cilvēku, es redzu emocijas, redzu varbūt pirmo mīlestību, redzu savu sievu. To es visu redzu, ja. Tāds es pagriežos un man ir tāda ģimene tāda. Varbūt angārā neiet kopā, bet tie cilvēki, tā pūlis, tie notikumi, tas, kas man arī... Šitas bija ļoti labs skaidrojums. Viens no labākajiem skaidrojumiem par mašīnām garažā. Cepurnos, es tādu nebiju dzirdējis. Šo bija stāsts tāds, ka, lai nonāktu pie Ford Sieras, mūsu domu biedri, ja, man bija nolikums. Cilvēks bija izdomājis, jo ir jau, kas krāja mašīnītes pa vienam, pa divām mašīnām, un viņš bija šausmīgi izdomājis, ka viņš grib pamērīt, viņš grib 740 Volvo. Viņš ir Armand, padalīšos ar informāciju, zinot tevi, ko tu gribi. Man ir informācija par Ford Sieru, kur viņi var nopirkt. Man ir saimnieka kontakts, jo šīs mašīnas nav bijušas pēc reklāmas. Viņi ir bijuši reāli pagalmā braucām, un tiešām ir tāda informācija, gribam nopirkt. Par šī mašīna bija tāds stāsts, kad man viņu lika nopirkt, lai es tiktu pie Ford Sieras. Lai man būtu Ford Siera, man bija jānopērk Volvo. Paciņā nāca līdzi. Bet kas viņā man patika, tas, ka te neviena detaļa nav krāsota, te ir 100,000 nobraukums.
Un, man nebija pirmkārt Volvo, es nezināju to drēbi. Es domāju, izbaudīšu sevi caur Volvo. Caur pirmo Volvo pamēģināšu pabraukt. Jo man jau, nezinu, kā var teikt, ka, ja runāju par pārtiku, tāds gardēdi, es gribēju pamēģināt, kā ir justies 86. gadā pabraukt ar Volvo. Tas bija tāds gardēžs gājiens, tāds, bet nenožēlēju nevienu minūti, ka es esmu nopircis tehniskais stāvoklis, kāds šeit ir, kāda viņi izskatās, cik viņi arī skaisti, jocīgi izskatās, būsim atklāti. Bet tas, laikam... Es domāju, ka ortodoksālie Volvo fani, kuriem patīk 240, 740, viņi saķer galvu, ja tu paņem šito kā pirmo parādu priekš Volvo. Nu, kāda norācīs Mercedesiem? Mercedes laikam arī tas ir, tā kā tu teici, varbūt jauniešu gadi, varbūt tās tādi jau tāds varbūt saprotams, tāds jau tad jau es gāju kaut kādu savu ceļu un izdomāju, ko es gribu, ko es negribu, ko es varu, ko es nevaru. Protams, viss sākās ar 123. Man bija 21 gads, 123. kas bija mantots no tēta, kas teica, bija labi laika pabraucis, pēc tam viņš atdāvināja man viņu. Tas bija mans pirmais Mercedes 123, viņš joprojām ir, bet viņš ir jārestaurē. Viņš mums, tas ir mums dzimtā, viņš ir kaut kā 20 gadi. Nu, tas ir nopietni. Pat vairāk bikiņ, jā. Viņš ir ģimenes loceklis. Ģimenes loceklis, jā. Viņš jau prasās uz bezmaksas medicīnu, jo viņš ir jāpop. Jā, tas man ir nākošais sapnis, ko es, varbūt viņš nav retums, varbūt nav to, ko es nākotnē vēlos, jo šīs mašīnas, kas man ir, protams, ar gadiem tev pāriet arī kaut kāda uztvere par dzīvi, par mašīnām. Protams, var tu man te prasīt, vai es gribētu 80. gada vai 90. gada, es, protams, gribētu kaut kādas 60. gada mašīnas, jā. Tā kā cilvēkam var piedot, ka viņš maina domas, maina iztēli par dzīvi. Nu, tas būtu varbūt mans nākamais tāds solis. Bet par to mašīnu, ko es pieminēju, 123. Es viņu gribētu atjaunot. Es viņu gribētu atjaunot tāds vēstures ģimenes vārdā, varbūt tāda atmiņu vārdā, jo tu jau atmiņas nenopirks. Nedzīvojamies 200-300 gadus. Tās atmiņas ir jākrāj, kā man viens labs draugs teica, dzīve vispār sastāv no maziem mirklīšiem. No maziem mirklīšiem, ko mēs atceramies? Jauno gadu atceramies, dzimšanas dienu atceramies un kaut kādu pasākumu. Un pēc tam 10 notikumus atceramies, kur mēs ar draugiem teikt pasēžam. Šodien atcerēšos, vēl kaut kādus gadījumus. To mēs atceramies. Un dzīve jau no tā ir sastāv. Un tā mašīna jau deva tās emocijas. Kā viņa varbūt ziemā mani pievīla, varbūt kā viņa man nestūrējās, vai tur, viss tādas emocijas. Bet katrs plasmasiņš, katras detaļā, varbūt, kur ir manas vainas dēļ saskrāpēta, tas dos tādas atmiņas, ko, atmiņas tu nevari nenopirkt, neizdomāt. Atmiņām ir jāveidojas, bet, lai atmiņām veidotos, tev jāpiedzīvot, tev jābraukā, jādzīvojas, jādarbojas, jābūt, cilvēkam tā kā tas sāmiņš pārdeg un apnīka, vai viņš to vienu mašīnu, kas viņam bijis kaut bērnības sapnis, vai ģimenē kaut kā bija norestaurē, un pie tā arī labi, ja norestaurē, apstājās, bet tev ir daudz to mašīnu. Kāpēc tu esi apstājies pie pirmās, otrās? Laikam daudz tāda enerģiska dzīve bija man no kaut kādiem 16 gadiem, laikam bija daudz notikumi visādi, bija daudz cilvēki, kas manā dzīvē tajā brīdī bija autoritātes. Kā cilvēka autoritātes ar savu domu, ar savu iztēli, ar savu tādu domu graudu, kas man dzīvē daudz ir palīdzējis. Un varbūt tās autoritāšu mašīnas tādas, kuras man varētu asociēties ne mašīna kā mašīna, varētu asociēties ar konkrētu cilvēku. Katrai šim modelim katram ir konkrēts cilvēks, kas zem viņa stāv. Varbūt tas drīzāk varbūt tāds ir. Un tas, protams, liek visu kopā. Protams, ja man tas modelis nepatīk, tu nepatīk man arī tas cilvēks, bet, varam pasmieties, bet droši vien tas ir tā veidojies. Protams, visas dziesmas man nebūs sarkans Mercedes, kā tu saki, tie bandīta laiki, un tā, kad tu sāc lietot to Mercedesu, tā izturība, tā braukšanas kaivs, tā mazā zīmīte, tas saliek to kopā, to puzli tā, ka tu nevari to mašīnu nemīlēt. Vienkārši nevari nemīlēt. Mūsdienās drusciņi savādāk. Tur strādā mārketings. Ja? Tur strādā mārketings, tev tur iepakos jebkuru mašīnu ar vienādu tekstu, ka viņi ir ātrāka par vēju un tā tālāk. Bet tajā laikā tomēr vajadzēja laikam būt caur savu ādu izvilkt ārā, jo tajā laikā vēl bija arī materiālā ziņa, tu strādāji, tev bija alga, tev bija jādomā, kā viņu uzturēt, tev bija jādomā, kā viņu saremontēt. Laikam Mercedes, tā marka, kas tajā laikā man parādījās, laikam vienā brīdī man nepievīla. Ne no komforta ziņas, ne no vizuālā, ne no materiālās ziņās. Cik tu to naudu varēji nopelnīt, tik viņi nopelnīja. Tā laikam salikās tas viss kopā, un tu sāki to marku mīlēt, cienīt.
Un tā kaut kā sauga ar viņu kopā, laikam, viss kopā, materiāla ziņa. Bet tu esi tāds mašīnu cilvēks, tāds mašīnu sapņotājs, mašīnu skrūvētājs vai gāzējs ar mašīnu? Kas ir tavs tās? Viennozīmīgi gāzējs neesmu, es tāds pensionāra vadītājs esmu, man nekad nav paticis ātrums, nekad. Tā kā man nekad nav paticis ātrums, un man laikam tāpēc arī es neesmu dzinies nekad pēc lieliem dzinējiem. Es esmu dzinies pēc kvalitīvas mašīnas. Es esmu dzinies pēc tādas nerestaurētas mašīnas. Es drīzāk teiktu, sapņotais, mazgātājs, tīrītājs. Man patīk spodrināt, man patīk, es nekad nevaru iedomāties, man garažā stāvēt vai tāpat kā kurpes. To man iemācījis, laikam, tas man no vectēva ir. Es nekad kā vīrietis neiešu netīrām kurpēm uz ielas. Es nekad, ja man nebūs diski vai kaut kāds, nezinu, nedod Dievs kaut detaļu norauta vai nenokrāsots bumpers, nebrauktu. Es iešu kājām, braukšu boltu, bet es nebraukšu. Tas ir ieaudzināts. Tas ir ieaudzināts, jā, laikam tas. Es nezinu, kas, protams, iekšā salons varbūt, es grēkoju, varbūt salons nebūtu iztīrīts, bet ārpusē man jābūt ir tīrai. Kaut ko skrūvēt, vai vismaz defektēt, tu izbrauc ar mašīnu. Var pateikt, man liekas, ka gultas vai stūrs pirksts. Cik daudz tu zini, ne? Protams. Cik ļoti ir jābūt dziļi tajā mašīnā, lai teikt, ka tu viņas interesējies? Ja drīkst interesēties tā no sirds, tik cik gribās. Tu domā par speciālistu, nespeciālistu? Jā, tā kā cilvēkam jābūt šausmīgi, tā kā baigot jāzina. Nekad neesmu sevi uztvēris par baigo spečiku. Dažreiz man ir pat, starp citu, ja tu zini garāža 90. YouTube tāds Amerikā viens no lielākajiem kolekcionāriem, kas ir. Man bija iespēja tāda tikt pie viņa ciemos, viņa garažā Amerikā. Es biju tieši viesojos, un es pie viņa tiku, un iedomājos, viņam ir neaktīvas 160, aktīvas 80, 90 mašīnas. Mēs sākām par lampām runāt. Cilvēkam, kam ir 160 neaktīvas, 80 aktīvas, ko viņš bija cilvēkiem gribēja izrādīt, protams, viņi tur tā nevar tikt, viņam nav muzejs, viņš par to naudu neņem. Viņš tāds entuziastus, viņš mīl entuziastus, un mēs sākām par tām rievām runāt Mercedes. Mēs sākām runāt par ielām, kam tas nozīmē. Un es jums saku, tu zini, ko tas nozīmē? Kāpēc Mercedes ir... Kāpēc tā lampa nav gluda? Kāpēc tur 50 gadiem tas dizains tāds ir, tur kā var redzēt, rombiņš tur. Un viņš saka, es nezinu. Un es jums skaidroju, ka tas ir tā, ja kādreiz bija, taču nebija 50 gados, tur visi asfaltēja ceļu Vācijā, un tā bija grantēja ceļu. Un kad granti, teiksim, kaut kur aizsit, ka tev tur pusītē tā redzēs, ka tu esi drošs uz ceļa. Drošs uz ceļa, tu droši neapdraudi ne sevi, ne citu dzīvības. Un viņi saka, paldies, tev tāds foršs tāds triks, ko nezināju. Triks, jā, un tāda pievienotā vērtība, vai tikšanai vispār tādai bija. Viņš tu paņēma kaut ko no manis un paņēma kaut ko no sevis. Ir tas teiciens, par to adatiņu. Es negribu būt cilvēka vietā tā kā adatiņa. Ir tāds ātrs stāsts, kas ir adatiņa. Cilvēks aizmirsa pasta zirgam iesist adatiņu pakavā, aizmirsa iesist pasta zirgam pakaviņu adatā. Sava kauļot zirgs un pazuda pakaus, pazuda zirgs, pazuda pasts. Pazuda pasts, nenonāca līdz vēstījumam, un vēstījumu ciemats neuzzināja, un ciemats neuzzināja vēstījumu, jo pakaus nokrita, jo pasta zirgs aizgāja bojā. Un aizgāja bojā kas? Aizgāja bojā ciemats. Dēļ vienas nagliņas. Tā kā es negribēju zināt par kaut kādu gudrību, cilvēkam kaut ko iestāstīt, dēļ tādas es negribu būt cilvēks nagliņa, zinu, kaut kāda nepareiza informācija, nepareiza vēl kaut kas. Es atklāti pasaku, es nezinu, es tā arī pasaku, es nezinu, es mācos, es darbojos, es esmu atvērts visam, tā kā mazs puika, man viss tas patīk. Tā. Zinām, pazemība ir vajadzīga, lai būtu pasaulē atvērts. Tā ir iespēja lekties jau nevajag nekad. Tūlīt man ļoti patīk. Jo es vecāks palieku, man vairāk mācīties patīk. Tiekamies ar jums ātrumciltī, LMT viedtelevīzija. Bet ja jums arī galvā ir kaut kāda nesaprotama ķīmija vēl pie mašīnām, neatsakiet sev, dodat virsū.